Ir 2015. gada 1. septembris. Lieli un mazi pielaiko skolas somas, lai sāktu jauno mācību gadu. Mēs esam nodrošinājušies ar daudz nopietnāku bagāžu, jo dodāmies kārtējas copes tūre uz Zviedriju. Jā, labi. Galvenais. Jāskatās. Tiešā tēmējumā. Un skatītāji galvenais ir daudz. Tas mēs te 3 esam no malas, un te vēl cik tur dzīvokļa nerūr ārā. Elektronikā strādā. Jau, Anton, bet vajag tā krimčika ieskait un tā zivis nopirkt, nemaz jābrauc nebūs. Jā. Ne dārlings, bet gārlings. Dārlings, jā. VSOP. O. VSOP. Nopietni vīri. Very old special. Dzer nopietnas dzērienas. Nopietniem dzērieniem nopietnas uzkožamais, augsti kūpināta forele. Bet pēc tam ierastā kāršu partija uz kuģa klāja. Var mēģināt nospēlēt vēl nenoķertās zivis. Nemanot rit laiks, un esam jau Sunsvalles pusē, kur tradicionālā pietura Lašupes krastā. Pie vietējā Hes kaut kas līdzīgs Ventas rumbai. Tikai lec nevis vimbas, bet laši. Gala punktā bez piedzīvojumiem tomēr neiztiekam. Izrādās, Antons aizmirsis Rīgā savu Zviedrijas mājas atslēgu. Tā kā palaidz vaļā, tad viņš kaut kur aiziet atpakaļ. Pišķi, redzi kā izkrīt? Jā. Dabuļ, laid man. Vai kā mēs Zviedru māju. Bet šeit īstā māja. Tomēr viss beidzas laimīgi. Pirmās copes dienas rītu jau vērojam pa mūsu pagaidu mitekļa 2. stāva logu. Vēl tikai neliela aizķeršanās Vilhelmīnas copes veikalā, kur tiek apspriesti vietējo matadoru štrumi un pirktas licences. Nu, nevajag pie reizes visu izdarīs. 3 krustiņas gunts liek. Pēc plāna pirmā un pēdējā diena tiks veltīta asarim un līdakam, bet pa vidu ķersim pālijas. Pagažnieka atslāp. Ņemam vispār kā cārā. Saulēks zarlāks paliek. Tā viņš ir. Tur dari. Mēģināsim dzīves ir. Kāds šodien datums ir? 3. septembris. Skaisti. Jā. Mums smoka. Brīnī. Spēcīga rudenī. Pat 3 nav.
Paldies. Nenokod man asti. Laju griež, Pesar. Laju griež. Ņem ķeselā, to ir ļoti. Toni. Viss. Smuka. Atis velk pirmo zivi šodien. Tev ir uztaisīts tur. Es nezinu, ko viņš rāda. Es neredzu, viņš mikrofonu. Sarkanu punktu viņš rāda. Tad ir labi. Svecīti mēģināja uztaisīt. Došu man to ķeseli. Tā nekas, jā. Vajadzēja to zemes kameru. Šī izrādās piecniece. Labi. Var, jā? Atis atlaiž savu dīdāku lielāko kirpari. Oi! Zemūdenē aizgāja. Un tam pirmā zivs, ak, tu šausmas, un tīri nekas esarīts. Neaizgāja. Es jau nezinu, ko es tur nofilmēju. Jā, tas ir tāds 300-400. Tāpat kā man. Liela. Skrien projām. Jā, negribas nākt laikam laivā. Nu, es gan neredzu, ka būtu kaut kas. Tā ir apmēram tāda pat, kā man tā bija. Forša svecīti uztaisīja. Maz zemūdenīti. Štev zemūdens kameru vajadzēja. Saka, lai viņi nepiespēc man objektīvu. Tā ir čuču mazāk no manējo.
cik tu tev rāda pagriez pret mani, lai nav jāšmaucās? Cik tā ir? 4,85. Apmetās riņķī, man liekas, tagad kaut kā. Bišķi mazāk ir. Ha? Bišķi mazāk, kā trīnieki šitai. Nosēsim uz piecnieci. Kā puikas tās var? No ārpuses. No, kaktiņā. Smuki izlācies. Vēl savu pus kā tu necēji zavu. Var tā. Atbīlam, jā. Vajā. Tas pirmās dienas loms. Rezultāts tāds, ka pietiek gan ko uzcept, gan kūpiņam. 4. septembris paiet dzintara zīme. Viņam šodien vārda diena. Tā. Ir labi cilvēki pasaulē, ka dzintari ir visi tie labākie. Visi. Tā kā mēs te šodien, jo tur vakar tā kā gāja, bet lai iet labāk, būs tas smuks mantīs tev. Eglītē varēs iekārt. Man, un tad no manis jums šitas. Šitā 9. Un mazāku nemaz nedomā vilkt ārā. Tas tev porcija. Jubilācija. Jubilācijas paēdiens. Svetā. Es tu teikšu tādi. Sveicīts nav. Ar balniem ikļiem. Neskatoties uz to, ka Pāliju ezers nedaudz iepazīts jau pagājušajā gadā, Zviedrijas ūdeņu plašums un migla liek mums labāk turēties krasta redzamības zonā. Dzintaram apsveikumu dienu nav laika zivis ķert, tikai runā pa telefonu. Tā vajag izmantot savu kameru visu. Laiks nav. Man ir. Priekš tevis man laiks vienmēr ir. Viņam tā tikai liekas. Aivar, reku viens to metās. Nu? Izpēc no. Tas nav ezīts miglā, tas ir guntis miglā. Bet nezinu, vai no vakardienas, vai tāpat, bet dabisks agregāts stāvoklis. Labā! Antonam ir! Ir Antonam! Antonam ir! Antons izvilks lielāko šodienas zivi. Un viņam ir taisnība. Tās zivis te ir. No, молодец! Починам! Krupņiks, Krupņaks, no jā, bišķi jau lielāks jau. Ko darīs tagad ar viņu? Mocība zivs. Ēdīšu visu vakaru. Rudens dienas nav tās garākās, tāpēc krastā atgriežas arī pārējās ekipāžas. Kādu skaistu mirkli dāvā arī skarbā rudenīgā Zviedrijas daba. Mājās galvenais uzdevums noskaidrot, kādi mānekļi Pālijām ir vistīkamākie. Svaram likts vizulis, kuram trīšugura āķa vietā piestiprināt pavadiņa nav labākais risinājums.
Veiksmīgāk strādā, kā mēs tās ātri nodēvējām, elektrostacijas gaismekļi, kas galvenokārt paredzēti ziemastopei, taču izmantojama arī atklātā ūdenī. Visos Vilhelmīnas veikalos, kuros ir arī copes inventārs, paliekam tukšā. Vien pie vietējā licenču tirgotāja dabujam kāroto mantu. Galvenais jau pareizi notēlot. Jābauda ir, jābauda. Antons dabūja. Pālija, kas tas ir? Tava? Tā ir pie 3. Man uz mazās makšķeres norāva, pārrāva. Jā, un tagad uzreiz momentā otrā piecirtās. Nevajag. Nu kā nevajag jau vidi. Viena aiziet, otra atnāk. Tā lēnām pildās kaste. Tur jau valāšu maizīt vien krastā nevar tikt šitā. Labā. Fotosesija. 6. septembris, 10:07 un Gunts jau vēl pirmo pāliju. Mēģina ielaist tenkurā, bet tas viņam neizdodas. Viss jau priekšā, jā? Smuka, smuka. Mēs jau nesmukas neķeram. Kukurūziņa virsū. Un kas tev tur augstāk virs pauklu ir? Pareizs piegājiens garantē arī rezultātu. Kas tad tur mums ir noķēries? Zīvtiņās. Zīks. Cik tā rāda? 3,650. Ja šādi ķerās, ir ko parādīt tautai, līdzutējie un pārējiem interesēm. Šī ir mūsu flote. Un reku tur matrozis viens bērš pa lubu
Pāris tā jābērš. Kautuvei vienai tīrai. Tieši tā, nu. Es viņam šodien iemācīju zīvis ķert, viņam tas jāstrādā. Viens tas saka, es pat viņam iemācīju zīves matrozi ķert. Un kurš tas iemācīs? Es. Kā tu viņam mācīji stāstīt? Nu, tagad tev vēl mācīs, Nu, jā? pagad, mācīties nekad nav pa vēl. Ati, nu tu gan Skola maksā naudu. pa naudu nerunā. Izstāsti. Nu, čivlis, Nu kā, nu kas tur ko mācēt? Nu, lej un dzer, nu. Lej un dzer. Sope, nu, jā. Un ko tas, kas uz āķi jālej? Tur vairāk ūdens. Pašu likam, ko jūs, principā. Tur Un vairāk. kā bija to elektrostaciju tev nokoda? Kā nokotā man, principā, apstāja. Man arī nokoda, viss. Nu, jo apstāv. Nu, labi, es 3 izvilku, bet 2 un 2 lielas man aizgāja. Viena āķi nolauz, otra pavadu norāda. Stacija. Jā, labi. Nu, stāsti. Elektrostacija. Labi. Labi? Jā. Ja nestrādās, atdošu atpakaļ rītā. Jā, bet būs žēl, ne? Noteikti. Būs žēl, jā? Kad viss sakārtots, neiztiek bez fotosesijas ar kopējo lomu. Kā jau runāts, Zviedrijas copes pēdējā diena atkal tiek veltīta līdakam un asariem. Es te tev uzģēru, ka otrā zivs, jā? Jā, otrā. Un mūsu ķesels šodien nav mūsu forša opcija. Ņemam ar roku zivis. Ņemam ar rokām, ķe. Jā, Ja galva ir redzes, tad jāņem ar rokām. nu ot tā. Guntis Bļitko ar 2 rokām. Tev smuki sanāk. Šādas pālies dzintars paturēja, bet krietni lielākai līdakai nociedēja šūpļa dziesmu un palaida vaļā. Aja, žužu, lača, berdi, Līdakbērns žužu, pekainami, kājiņami, žužu. Nu, mamočka, da, taisom svēršanu. Un es saku, būšu laivas piedirs vidu izcēlēs un Atim būšu arī ielicis šajā pasākumā kopā. Antonam točno. Antonam točno, točno, Anton. Bet, piedod man, jātakoju. Puš. Labā. Brauc apakaļ. Uz mājām. Uz mājām. Aiz asti tur viņu. Aiz asti patur. Turi aiz asti un... Turi aiz asti un... Tur aiz asti un iepildini viņu. Vo. Ritīgi labi. Jā. Opa. Nāk pastī. Aiz asti kā lasti. Aizgāj, smuki, ne? Smuki. Es tā pagājuši bija vienreiz septītniec vai kaut ko, tā 6-7. Un šitā Antonam es teicu, ka šogad būs lielākā. Ir jau. Bet tikai citā ezerā. Ir jau. Kā viņa varēja te nokļūt? Es nezinu, Anton, vai tas savienās tās ūdens krātos? Man nav skaidrs, bet bija patīkami. Paldies! Laivā pirdsdiena. Te pa lielā, ne? Jā, pa to tev nekas nebūs. Nē, 100 eiro man atpakaļ. Atis arī piestrādā. Cītīgāk, reku priekšu viss netīri. Būs, bet ir jau. Tā pēdējā dienā izskatījās mūsu komanda. 5 dienas Zviedrijā pagāja kā Leiputrijā. Ķīseļa krastu un Piena upes vietā bija skaista daba. Pusdienas ezera krastā, lielas zivis, ar karotēm ēsti pāliju ikri, glāze sarkanvīna
Un visbeidzot tradicionālās noslēguma vakariņas.